Lai veiksmīgāk izstrādātu Nacionāli konservatīvās partijas programmu nākošajām pašvaldību vēlēšanām, Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNMK uzsāka reģionālo vizīšu ciklu. Trešdien 11. jūlijā Nacionālās apvienības biedri pirmajā izbraukuma sēdē tikās Limbažu novadā, Normunda Bomju maiznīcā Lielezers, kur sākumā deputāti iepazinās ar maizes cepšanas tradīcijām. Ar šo reģionālo vizīti Limbažu novadā mēs aizsākam veselu ciklu, kur mēs viesosimies pie zemniekiem, pie uzņēmējiem, lauku sētās, apskatīties, kā viņi strādā, uzzināt no viņiem to, kas nepieciešams, lai vēl veiksmīgāk strādātu, kādas likumdošanas izmaiņas nepieciešams, kā arī mēs, protams, šo vizīšu ietvaros arī noturēsim savu sapulci, Nacionālās apvienības valdes un frakcijas sapulci, kurā mēs izskatīsim mūsu ikdienas jautājumus, kas skar Saeimas darbu, likumprojektus, tādas likumprojektus, ko mēs varam virzīt. Paldies deputātiem, ka viņi ierodās uz ražotni un reāli apskat dabā, kā tas viss notiek. Kaut kā ir pieņēmis Latvijā, ka visi sēž savos krēslos un kaļ lielus plānus, bet patiesībā daudz nezinu, kas notiek ārpus Saeimas ēkām. Mēs parādījām to roku darbu, kas tiešām tā arī ir, cik viņš ir vienkāršs un arī sarežģīts. Parādījām, ka var arī strādāt, var arī krīzes apstākļos strādāt, ar visu to, ka 5 gadus mēs esam krīzes režīmā, jo tas apjoms ir, es domāju, ka lielai daļai Latvijas pārtikas ražotāji ir pakritis tieši maizē, viņš līdz pusē mums nokrita gan izvēle. Izbraukuma sēžu mērķis ir iepazīstināt Nacionālās apvienības biedrus ar reālo situāciju Latvijas reģionālajās ražotnēs, viesojoties parādīt un diskutēt par uzņēmuma nodokļu slogu, kā arī sēžu laikā apspriest dažādus likumprojektu grozījumus. Ir uzņēmēja darbības atbalsta jautājumi un ideja, kā stimulēt uzņēmēja darbību, un par to runās Romāns Naudiņš, viņš ir sagatavojis. Un varbūt līdzīgā veidā es prezentēšu tādu plašāku koncepciju zaļās ekonomikas likumu, kas ir viena no idejām, ar ko arī Nacionālā apvienība startēja Saeimas vēlēšanās, un mēs turpinām strādāt pie šīs koncepcijas. Un zaļā ekonomika nozīmē pirmkārt inovatīvu ekonomiku, otrkārt viņi ir sociāli iekļaujoši un vidē draudzīgi. Tātad faktiski tas nav pamatkoncepts nav visierobežot, teiksim, uzņēmēja darbību un pāriet uz dārgām enerģijām. Gluži pretēji, tas ir veids, kādā veidā valsts var attīstīt savu ekonomiku un radīt darba vietas tieši reģionos. Un to es mēģināšu arī stāstīt uzņēmējiem, gan uz konkrētu piemēru pamatu, un noteikti tas arī dos papildus impulsu mums tālāk strādāt pie šīs koncepcijas. Pirmās izbraukuma sēras ietvaros Nacionālā apvienība apsprieda vairākus likumprojektu grozījumus, kā fiksēto nodokļu maksātāju likumprojektu izmaiņas, kā arī nodokļu izmaiņas mikro uzņēmumiem, kas atrodas ārpus Rīgas teritorijas.